Mazi puikas neraud, lieli vīri nedrīkst raudāt. Mazi puikas nedrīkst izrādīt emocijas, lieli vīri nedrīkst būt vāji. Maziem puikām jau no mazotnes ir jābūt stipriem, lieliem vīriem nav tiesības izrādīt savas emocijas. Bet kā ir patiesībā? Dosimies Rīgas ielās un uzzināsim, ko cilvēki un vīrieši domā par veču mentālo veselību un kāds ir un kāds drīkst būt mūsdienu vīrietis. Jūs varētu noraksturot jūsuprāt, kādam ir jābūt vai kāds ir mūsdienīgs vecis, vīrietis, vīrs? Jebkura gadījumā tāds, uz kuru sieviete var paļautas, ne tikai sieviete, bet arī visa ģimene. Jo man liekas, ka tam nevajadzētu mainīties no gadu gadiem. Tām vērtībām tā kā vajadzētu tomēr palikt. Nečīgs, kā saka, aizstāv savu meiteni, nenocerās, kā saka, mūsdienās parasti tagad. Strādājošam, labam, atbildīgam, viss tas labākais. Vai mūsdienu vīrietis drīkst atļauties būt arī vājš un izrādīt savas emocijas brīdī, kad nav viss tā, kā jābūt? Es domāju, ka noteikti. Droši vien mēs visi esam cilvēki. Arī vīrieši ir cilvēki. Un nevajag to baigi izrādīt, es tā domāju. Tas ir vīrietis, viņam jābūt stiprākam. If there is a problem, they should solve it. They should be able to solve it. Protams, jo viņš ir cilvēks un mēs jebkurš varam būt vājš, bet tāpēc viņam arī ir tā sieviete, kurā varbūt viņam tā kā kaut kādus momentus var arī atļaut būt vājam. Jā, protams, ka jābūt. Es domāju, ka jā. Es neuzskatu, ka tā ir liela problēma. Protams, ka drīkst. Tas, ka tev bādi, tas jau neko nenozīmē. Tikpat labi tu vari būt vājš. Tieši tā, tu vari paraudāt, tu vēl kaut ko vari. Tas man liekas tikai normāli. Bet jūsuprāt, tas būtu ok, normāli, ja tu jūti, ka tev kaut kas nav kārtībā un tava tuvākā būtne vai persona, sieviete, draudzene nevar tev palīdzēt vērsties pēc palīdzības? Jā, es nenoliedzu, ka ir cilvēki, kas netiek galā, tad tiem vajadzētu palīdzēt. Tā nav liela problēma. Es domāju, vienkārši, ja cilvēks pats to nevar izdarīt, tad viņam kādam jāpalīdz. Neteiksim, tā īsti pie rokas aizvest, bet kaut kā viņu sagatavot tam, ka varbūt aiziesim, aprunāsimies, varbūt es tev palīdzēsim tā. Protams, ja tu jūti, ka tev vajag to palīdzību, tad, protams, tad ej un meklē to palīdzību. Yeah, that's okay as well, but I'm really lucky because I've got a partner that can help me in any occasion. Uzaicini arī tu kādu sev tuvu un mīļu draugu uz kādu sirsnīgu un vērtīgu sarunu kopā ar Narvesen hotdogiem. Un mēs no katra pārdotā Narvesen franču hotdoga ziedosim 5 centus biedrībai Ogle vīriešu mentālajai veselībai.